Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Un, ja vakar mēs nerunājam par apšaudēm, tad šodien parunāsim pietiekoši daudz, jo apšaudes ilgst jau praktiski 2 dienas, un mēs redzam, ka tas uzbrukumu skaits arvien vairāk un vairāk pieaug. Un tas arvien vairāk un vairāk sāk izskatīties pēc liela uzbrukuma, un spriežot pēc tā, kuras tad ir apšaudes, galvenās apšaudes vietas. Uzbrukums gluži nav tajā vietā, kur tad mēs to gaidījām no Krievijas. Bet visu pēc kārtas sākam ar politiskām ziņām. Šoreiz ir pozitīvas ziņas. Ir 2 valstis, kuras tad, beidzot sāk kaut kā praktiski palīdzēt Ukrainai. Nevis tikai ar paziņojumiem. Viena no tām ir Lielbritānija, kura paziņoja par 120,000 dronu, dažāda tipa dronu piegādi Ukrainai. Viņi tam ir atvēlējuši 2,6 miljardi eiro čeku. Ar to, es domāju, naudas pietiks, lai nopirkt tādu daudzumu dronu. Šeit paliek tikai viens jautājums. Kad šie droni reāli tiks piegādāti Ukrainai? Pagaidām atbildes uz šo jautājumu nav. Vācija ar Ukrainu parakstīja sadarbības līgumu, kur ir daudzas lietas ir atrunātas. Svarīgākas Ukrainai tur ir vairāk par industrijas sadarbību un tādām lietām. Svarīgākais Ukrainai, ka Vācija viņiem piegādās vairāki simti, viņi minēja Patriot raķetes, 36 Airis tipa laišanas sistēmas, pretgaisa aizsardzības sistēma. 300 miljoni, pa 300 miljoniem tiks nopirkts tālās darbības triecieniem. Vai tās ir Toras raķetes vai nē, to es nezinu. Pagaidām tas ir aprakstīts šādi. Un tiek runāts par 5,000, būtiski mazāk, bet tie ir mākslīgā intelekta atveltītie droni. Arī precīzi pateikt, kas tas tāds ir, pagaidām laikam nevar. Un visam tam atvēlēts ir 4 miljardi eiro. Teorētiski, varētu teikt, ka pietiekoši, bet tā bišķiņ saspiesti viss tas ir. Un atkal, galvenais un svarīgākais jautājums ir, kad šīs ekipējums tiks piegādāts Ukrainai. Kā jūs saprotat, pagaidām mums atbildes uz šo jautājumu nav. Tā kā ir pozitīvas ziņas, bet ir svarīgi zināt, kad Ukraina dabūs šos ieročus. Apšaudes bija smagas, 2 dienas pēc kārtas, 300 vairāk kā 1000 droni un raķetes. Raķetes, pietiekoši labs ir iznīcināšanas process gan raķetēm, gan droniem, īpaši droniem. Tāpēc man grūti pateikt, kāpēc prezidents Zelenskis saka, ka ir ļoti slikta situācija, ir tīpaši ar Patriot raķetēm. Viņš pats saņēma Patriot raķetes sūtīšanu paku, bet tagad tiek runāts par to, ka Ukraiņi vairāk nelaiž 2 Patriot raķetes uz viena mērķa pārtveršanu, tagad šauj ar vienu, bet pēc visai spriežot, ja tie procenti ir tādi, kā parāda mums Ukraiņi, tad viņi ir pietiekoši, nevis pietiekoši labi, ļoti labi. Tāpēc runāt par to, ka kaut kāds trūkums pretgaisa aizsardzības līdzekļos ir, pagaidām laikam gluži nav pareizi. Apšaudītās vietas bija Izmaila, atceraties, tā ir osta uz robežas starp Rumāniju un Ukrainu, kur tad kravas ienāk no Melnās jūras, standarta Zaporožie, Dņipro, Čerkasi un Biela Cerkva tiek minēta kā mērķi, un Sumi un Harkiva, kas ir pierobežas pilsētas. Un tad uzreiz paceļās jautājums, kas pie velna notiek šeit. Un vai tik šeit patiešām netiek gatavots aktīvāks Krievijas armijas uzbrukums. Jo viņi ir šajā sektorā aktivizējušies, bet pagaidām tas neizskatās pēc pilnmēroga uzbrukuma. Skatīsimies. Pirmkārt skatīsimies, kas notiks ar apšaudēm, un tad redzēsim, kādas jau taktiskās darbības tad no Krievijas puses sekos. Pakrovskas sektors šeit gan notikums ir citur, notikums ir Daņetskā, un te Ukraiņas aviācija ir apšaudījusi, viņi ir trāpījuši gan dronu operatoriem, gan arī dronu noliktavai. Un pēc tādas informācijas, kura tagad ir pieejams, tika izmantotas Scalp raķetes un GBU-36 bumbas. Jebkurā gadījumā, jūs zināt, Daņetska ir jau pietiekoši tālu no frontes līnijas, un to, ka Ukraiņu aviācija
ir spējīga sasniegt šo te pilsētu, tas parāda par to, ka spējas Ukraiņiem tomēr ir un nekur tās nav pazudušas. Slavianskas virziens šeit, diemžēl, nekas iepriecinošs nenotiek. Krievijas armija ieņema Kaļiņiki, virzās uz priekšu, apstiprinājās virzību uz priekšu mežā pie Aleksandrivkas un mēģina šturmēt Kriva Luka un vienlaicīgi veikt apiešanas manevru un tad piespiest Ukraiņus pie upes. Un mēs redzam arī tādu lielu dronu uzbrukumu koncentrāciju šajā te rajonā pie Mikolaivkas. Kur tad tas mums notiek? Tātad Kaļiņiki šo ziemeļu teritoriju Krievijas armija izdevās ieņemt, un tad tā infiltrācija šeit uz šo te mežu vēl joprojām turpinās. Šis ir tad kārtējais mežs, ko ieņēma šeit Krievijas armija, pavirzoties uz priekšu tuvāk pie Aleksandrivkas, un tas ir manevrs, kur viņi mēģina apiet Kriva Luku un tad piespiest Ukraiņu kontingentu pie upes. Un šeit mēs redzam tie lielākie dronu triecieni. Viens ir tas pats rajona Starodubivka pie Skunivka, pati Mikolaivka. Šis ir visdrīzāk apgādes ceļš, kas iet no ziemeļiem uz attiecīgi, no ziemeļu apgādes ceļš, kas apgādā vienības, kas atrodas pie Kriva Luka, un mēs redzam triecienus arī pāri upei. Nākošā izmaiņa mums ir pie, šis principā ir Vovčanskas sektors, bet šajā sektorā mēs šitos trīs stūris te labāk parādīt sākotnēji to šeit, un šeit, diemžēl, ir zaudēti Vovčanski hutari, un mēs redzam vēl divus uzbrukumus mežā, kur tad Krievijas armija šeit virzās uz priekšu. Labāk to parādīt otrajā sektorā, kur mēs runājam tad par Harkivu un Vovčansku, tad šeit Vilīgi hutari ir ieņemti, un tad Krievijas armija uzbruk Zibiņa un Pakaļāne, kas nozīmē, ka viņi jau virzās tālāk uz priekšu. Divi precizējumi šajā kartē. Viens ir šeit pie Nihatejevkas, šeit Krievijas armija okupējusi daļu no Ukraiņu teritorijas un kontrolē to. Un tad arī Sotņickij Kazačok, kas arī šeit jau ļoti diezgan ilgu laiku ir okupēts, bet pēc tās okupācijas par to neliekas nezinis ne Krievijas armija, ne Ukrainas armija. Tātad izmaiņas notika šeit, tātad šis te atlikušā daļa no Vovčanski hutari tika ieņemta, un tad tagad ir informācija par to, ka Krievijas armija uzbruk Zibiņa un Pakaļāne. Un te augšā mežā mums arī ir operācija, tātad šeit, kur tad viņa mums te pazuda, tūlīt sekundīti. Tad vēl mums ir virzība šeit uz priekšu, šajā te mežā Krievijas armija pavirzījās uz priekšu. Nākošajā raidījumā tad parādīšu jums to sektoru, kur tad tās izmaiņas ir šajā teritorijā. Vēl viena lieta, ko ir jāatzīmē, kauja par Vovčanski hutari, pareizāk sakot, par šo te daļu Vovčanski hutari ir gājusi 4 mēnešus. 4 mēnešus Krievijas armija neizdevās ieņemt šo te teritoriju, un tikai tagad tas viņiem izdevās. Sumi austrumu flanks pagaidām nekas īpaši iepriecinošs nav. Krievijas armija turpināja uzbrukumus, iegāja Mirapiļā un ieņēma Prahodi. Tas notika mums šeit, tātad Mirapiļā ir gan frontālais uzbrukums, gan ienākuši viņi šeit. Principā tā virzība uz priekšu šeit turpinās. Un Prahodi, par Prahodi visdrīzāk mums jau bija aizdomas, ka Prahodi ir zaudēti. Tagad jautājums ir tāds, vai šī teritorija vēl joprojām ir Ukraiņu kontrolē, vai tā ir jau sen pelēkā zona. Un tad jaunā aizsardzības līnija ir kaut kur aptuveni gar šo te ceļu pie Turies. Tā kā šeit situācija turpina attīstīties, diemžēl, negatīvi. Noslēgumam sen nebija neko tādu rādījis. Tas ir Krievijas armijas izveidotais monstrs. Tas ir sauszemes drons. Viņš te kustās pa sniegu. Tas jau kādu laiku atpakaļ tika nofilmēts. Un tad man ir pilnīgākā mīkla, kas tas tāds pa dronu un kāds ir mērķis.
šādas sistēmas izveidošanai. Nu, ja kādam ir kāda ideja, sūtiet savus izdomājumus vai savus secinājumus komentāros, nu, tad attiecīgi, kad būs brīvais laiks, par to tad arī padiskutēsim. Jā, tas kopumā man ir viss. Sākās tāda, nu jau ir jāsaka tā, 2 dienas pēc kārtas tādais lietu uzbrukumu neatceros, lai būtu tik spēcīgi. Skatīsimies, kas notiks šodien. Ja tie uzbrukumi un apšaudes turpināsies, tas nozīmēs, ka jā, patiešām mēs redzam to lielo uzbrukumu. Nu, tad tie uzbrukumi un apšaudes arī parādīs mums, kur tad ir galvenā uzbrukuma sektors un kuram mums ir jāpievērš uzmanību. Šobrīd pagaidām tās ir vienkārši neīpaši pozitīvas ziņas, bet atcerēsimies, ka Ukraiņi pagaidām tiek pietiekuši labi galā ar dronu un raķešu notriekšanu, tāpēc cerēsim, ka lielus postījumus šie uzbrukumi neizdarīs. Jā, tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!